Lukas ir atbraucis uz Saldu, kur viņu sagaida Magnum motosporta komanda pilnā sastāvā. Tā ir komanda, kas pagājušo gadu Nacionālā kausa komandu vērtējumā ieguva 1. vietu un Latvijas ceļojošo uzvarētāju kausu, ko pasniedza Latvijas Motosporta federācija. Ciemiņus gaidījāt? Jā! Mēs ar projektu Svērku kūka esam jums sagādājuši šo burvīgo medus kūku, ko izcepa Ilze, kūku meistare, un mēs arī jums sakām paldies par jūsu sasniegumiem. Lūdzu, garšīgā medus kūka. Paldies! Tomas, man tev ir daži jautājumi. Ko darat, kad ziemā nevar braukt? Ēdu Magnum iebiezināto pienu, protams, un trenējos fiziski un peldu basēnā un slēpoju distanču slēpēm. Vai vari nosaukt savus lielākos sasniegumus 2023. gadā? Labākais sasniegums ir izcīnīt Latvijas čempionāta tituls 125 klasē. Daniel, tu mācies vienā no labākajām skolām Latvijā, Druvas vidusskolā. Vai tev skolā ir tik labi panākumi kā šeit? Es cenšos būt tik labs kā motosportā un ceru, ka man tas izdosies. Cik braucēji ir tavā komandā no jūsu skolas? No manas skolas braucēji ir 3 – Markus Haruns, Bruno Haruns un es pats Daniels. Daniel, kāds ir tavs sapnis saistībā ar motosportu? Uzvarēt un uzvarēt un uzvarēt. Pateicoties atbalstam, sportistiem ir iespēja trenēties un sasniegt labus rezultātus. Tādēļ arī 2023. gada sasniegumi ir tik pamanāmi. Lai tev būtu labākas uzvaras un saldāka dzīve, tev būs dāvana no Dansukera. Paldies liels! Lai visiem jums būtu spēks uzvarēt, dāvana no Magnum! Un te arī medus kūka. Sportistiem šodien ballīte, lai laba svinēšana un veiksmīga jaunā sporta sezona.